Nu, barība šodien baigi vienkārši. Kur uzbiedināt papildu barību, jeb korbikorns. Tam pa virs traper, piparkūka. Un vēl mums ir palikt baigi daudz tārpu pāri vienā copē sasaldēm. Nu, protams, ka viņi visi atstiepušies, bet barībai būs baigi labi klāt. Jāsāk jaukt. Nu ko, mazliet viņa tārpus un kūniņas, bet tikko bija baigi labā pamācība čaļi. Ja jūs kādu laiku nesat to makšķerējuši, nu pirms jūs metat pārbaudat to pavadiņu. Veciem tikko sanāca labais prikols. Domāju, jau viss ok, pavadiņas garums labais, knapi parā un tīņš uz pusēm, tā kā baigi svarīgi paņems rekordzivs un varēsiet raudāt ezermalā. Bet tad piejauksim tārpus, mazliet kukurūzu un tad jau bišķiņ jāpagaida 10 minūtes un tad jau var sākt mest iekšā. Nu, pirmie metieni. Copīt sev ir. Bet nu tā nav arī tā labākā zīme. Tas nozīmē, ka ir pilns ar pavisam maziem. Nu, re, kur arī bija sitiens. Nu, jā, kaut kā tā. Nekur asars. Mails dzenā. Nu, skatīsimies, tad jau redzēs. Nu, kaut ko jau noķersim, bet ko nezinu. Nu, ko vecais tikko noķēra miniatūru sapalu. Un man ir pirmais pulicis. Kā redzat, vēl viens kāds ir sagatavots. Iemetīsim uz filo, bet šoreiz uz asaru. Baigi asaru laikā 6. āķītis. Maziņu fileņu un lai tik strādā. Nu, man ir pirmais rauts. Nu, bišķiņ labāk, kā tie sīkie puiči ir. Nu, tikai vēl izmērā jāizaug un tad jau būs visam labi. Nav jau nemaz slikts asars. Foršs asars. Uz filē paņēma. Sepjamais. Sopa bija tāda, ka es no visu krēslu izlec. Nesūdzos. Jā. Ew. Nu, tā nāc ārā. Nē, man forši raudu paņēma, bet viņi iegāja atkal ne tur, kur vajag. Viņi toreiz būs prom. Vai ne? No, forši raudu. Oi. Negribās jau neko teikt, bet palielam pēc šito te sugu un izmēru mēs arī te braucam. Jo pačuks teikt, ka tādas ķerās kaut cik. Galīgi jau nav slikti. Es ceru, ka pirmā no daudzām. Nu, cope uz zvaniņu. Atkal bija skaistāk copīt forši pavilgi, bet izkrīt no mutes. Oi. Asara tīri, tas ir skaidrs. Labi, ja viņš tur paņems, tad tiekamies pie vilkšanas ārā procesa. Viens saprat, ka nav jēgas vai skratīt. Tad viņš ir milzīgs. Nav pat slikts, ja godīgi, ašuks. Nevar sūdzēties. Bišķi mazāks kā tas ir, bet tāpēc labs. Nu ko, pagaidām. Doma tāda, mums te viens tikko pačukstēja, kad pie tilta ķerās ne tikai raudas, bet vakar ir vilktas arī karūs. Un gan jau, ka nelielajā izmērā, bet
raud un karūs, katrā ziņā. Tā ir doma stundiņu, nu, varbūt vairāk pasēdēt, nu, ja nav, tad jāpārvācās. Nu, visticamākais, ja arī nekas nebūs, jau mēs tiksimies tur, tajā vietā. Bet, nu, pagaidām mēs te vēl cīnamies. Nē, uztveru man nevajadzēs, bet rauda, un tā baigi labā. Gan jau, ka rauda. Bet sopa bija tad baigi, tad, nu, maigi šlā. Kas tas ir? Atsaču laukā. Jā, nē. Toč. No 4. suga man šodien. Būtu bijis bišķi ko jāvāks jau, pavisam labi būtu. Draugi, asaris. Galīgi maziņš izliekās. Vai vispār ir, vai nav, ir. Kāds tas tāds ir? Par šito te mēs nerunāsim. Šito te jūs neredzējāt. Nu, pirmās vietas kopdarbs, davai laižam uz nākamo. Nu, esam mēs nākamajā vietā. Palielam pie paša tilta, tā kā sorry, audio kvalitāte būs no briesmīgajām. Bet mums te tādi meiķis veco. Koškins pienāca. Izskatās, ka viņš jau ir pieradzis, ka viņam te pie upes jau labi dzīvi. Jādabū vismaz viņam raudiņu. Bet nu, katrā ziņā. Jā, te ir tā rauda. Raudai cerību lielāk. Un kaut kā tā. Labi. Izdomāšu, kur metīšu iekšā, un tad jau ir pirmais zivī. Draugi, mana pirmā teiba ļoti ilgā laikā. Bet nu maziņi, ļoti maziņi. Nu, šīreiz mini. Aiziet. Pirmais metiens šī vietā vai otrais. Bet nu jau apstarts. Normāls bariņš šabarās pie kājām peldās, ne? Pilnīgi vienalga. Tik droši. Nekur tūdās krastā lidīs ārā gandrīz vai. Jā, vien krastā ārā. Normāli, ne? 3 gabori, kur man uz priekšu vēl viens aizpeldēja. Nu, jau neķerās nekas cits, vismaz vīķis ķerās. Jeb vīķe. Šitā gan mājās netika šitā ies pa filai. Pīvs gan, tas saradās bars. Bija 3, tad gods, nezinu, tūp pie 10. Kaut kādas copītas atradu diezgan patālā distancē. Tagad es domāju, ka jāsāk jābaro tur, jāprovē tur. Jo tūmā tur kaut kādas zāles stāv, vēl tālāk arī. Kaut kā tā, nu, diezgan vidēji šo distancīti atradu. Tagad, nu, mēģināsim. Vēl jau entuziasms nav pazudis. Vēl kādu laiciņu jāpasēž, bet, nu, kādā ziņā šī laikam bija viena no tām reizēm, kad
ar pārvākšanos novaid greizi. Arī tā gadās. Nu ko? Jāmet vien iekšā. Katrā ziņā nu šo video jūs 100% redzēsiet. Kas? Ja? Vecais sapau pludiņā, tad nu gan jau kaut burboja kaut tādu, tad mēs patāli sēžam neredz. Bet tev uz Salats atbraucot bieži vien tev festivālu paskatīt. Man patīk tas, ka šito kādu tiešām nav jāsauc. Tas var aizmest tādu distanci, ka pats ir izbrīnīts. Nu, te, protams, šā nav nekāda tālāk. Bet es iepriekš, kur gribēju vienkārši, nu, zin kā, kad ilgi ir makšķēts ar vieglajām barotavām, vienkārši izmet, cik vien tālu var, un lēnām, nu, ietin stingrāk, vai spolē nemetās visādas bārdas un tā tālāk. Nu, es pats biju pārsteigts, cik tālu es varu iemest šito kādu 70 barotavu. Labi, pietiek runāt, atvainojos pat rokas, ir kā ir, bet, nu, tiekamies pie nākamās zivs, ja tāda būs. Nu ko, fokusējamies mazliet tālāk. Pirmajā metienā mūsu uzticīgajam draugam vakariņas, pusdienas noķērām. Noķēru pirmajā metienā. Kaķis laimīgs. Nu nezinu, skatīsimies. Nu tajā vietā bija galīgi 0, vispār nemaz nebija. Un te jāskatās, pirmajā metienā bija, tagad nav atkal. Tad jau redzēs, varbūt jau kaut kas atvērsies vēl. Draugi uz zvaniņu cope. Un nav. Tikko iemetu un vēl smukāk copu. Tikko uzrāvu gandrīz 0 metru stabilu. Vai tad tiešām tas būs viss? Labi, ja jau kaut kas te vēl būs, tad tiekamies pie zivs izvadīšanas, ja tā var teikt. No šito zivtiņu arī teikšu jums šodien atā. Nu, bija kā bija, priekš rudens, nu, neteik, kad baigi labi, neteik, ka baigi slikti. Nu, tad jau līdz nākamajai reizē jūs jau zināt visu, kas jums jāizdara, nu labi. Ja neesat skatījušies iepriekš video, tad izstāstīšu vēlreiz. Tātad nospiežat īkšķīti, abonējiet, tiekam līdz 500 beidzot. Un ierakst kādu foršu komentāru, man būs jautrāk palasīt un atbildēt un tā tālāk. Bet, nu, davai čau, tad jau līdz nākamajam video.